skrēja uz pēdējo solu, brauca tajā autobusā, domāja, kā nu tagad būs. Un tad pieturā nāk tuvāk, un nu domāja, kā nu ārā tikt. Priekšā bija cilvēku tonna, un tad skrēja garām tiem. Autobus jau apstājās, durvis vērās ātri vaļā, vaļā. Es tās durvis vaļā redzēju, skrēju, lausos grūdu nost visus tos, un jau durvis vērās cieti. Es tik skrēju ārā, 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 man jau kājas ārā brīvē, svaigu gaisu jūtu es, bet tad bija problēma liela, kad tās durvis aizvērās, likās tūlīt tiešu mājās, bet es nevarēju to, jo es sāku kustēt līdzi tam sliktam autobusam. Trāmīgi skatījos es atpakaļ, redzēju mana soma iekšā, tā es krusolīgi ar autobusu, skrēju ātri, ātri līdzi tam, mahājos ar rokām savām, uz spoguli tam autovadītājam, tās ieraudzīja mani un atvērā durvis plašajā. Nu man sarkanā seja, jo man tiešām bija kauns. Es tā skatījos pa logu, cilvēks smējās ļoti traki, jā. Un es apgriezos apkārt, redzēju to trotuāru. Tur bija liela tonna cilvēku, kuri smējās tieši tāpat kā tie pārējie. Un tad nobeigsim šo dziesmu ar skaistām mūzikās skaņām. Un tā dziedājos līdzi kopā šēlējošo aparātu. Jā.